ļoti nepatīkami bija pirmā doma man pamostoties. Paredzēta bija tikšanās vietējām rīcības grupām, tām organizācijām, kuras izsludina līderu projektu konkursus un lauka atbalsta dienesta pārvaldei. Vienmēr sarunas ar institūcijām prasa zināmu gan diplomātiju, gan piepūli. Nav viegli tajā brīdī, kad ikdienā dzirdi uzņēmēju raudas un savukārt zini, ka no institūciju puses vairāk ir tad birokrātiskās lietas. Jau ejot uz šo sarunu, man likās, tūlīt būs kaudze ar neizdarībām no mūsu puses, no projekta iesniedzēja puses, mums ting, bakstīs. Bet patiesībā saruna ļoti pozitīva, apusēji saprotoša, jo mēs jau strādājam uz vienu mērķi. Lai mēs varam atbalstīt lauku uzņēmējus, lai lauku uzņēmējiem ir vieglāk realizēt savas idejas un savas ieceres, un lai viņi arī sasniedz rezultātu, lai cilvēki paliek dzīvot laukos. Un to es nolasīju no mūsu sarunas, kad lauka atbalsta dienests ir ieinteresēts, lai līderu projekti ir veiksmīgi projekti. Par to ir mans stāsts. Paldies par šo tikšanos, nekad nevajag baidīties no sarunas.